Biržas cenai salīdzinājumā fiksēta cena nav teiksim, saiknes ar to patēriņa apjomu mēnesī. Tas var būt kā mazam klientam, tā lielam klientam izdevīgs produkts. Vienīgais tas, ka viņš mēnesi no mēneša mainās. Protams, ka būs dārgāk mēneši un būs lētāk mēneši. No teorijas viedokļa ilgtermiņā spot cenas produktam būtu jābūt izdevīgākam, jo šī brīža fiksētas cenas piedāvājums pēc būtības ir tirgotāja nākotnes spot cenu vidējā svērtā vērtība plus riska marža, ko tātad tirgotājs šajā brīdī pievieno, lai visticamāk viņš nezaudētu. Tas nozīmē pie pamats scenārija, pie šī brīža labākajām zināšanām par laikapstākļiem, par ražošanas jaudām, par remontiem. Pie šī brīža, ja teiksim, piepildās pamats scenārijs, tādā gadījumā spot cenām būtu jābūt ilgtermiņā izdevīgākām. Protams, fiksētas cenas ir kā apdrošināšanas polisi, ka visticamāk nedaudz dārgākas, taču gadījumā, ja ir ļoti sauss pavasaris vai ļoti augsta ziema vai kāda stacija ilgtermiņā iziet no ierindas, tad savukārt ir šī apdrošināšanas polise, kas nostrādā, ka fiksēta cena būs izdevīgāka.